Tik biezi mati, kā man ir šobrīd, man nekad dzīvē nav bijuši. Tiešām rezultāts ir ar garantiju zelts, un šī ir bioloģiskās klases kosmētika. Es vienmēr esmu ticējusi, ka mans matu augšanas slieksnis ir līdz pleciem. Frizēru skolā, kad mēs mācījāmies, tam mācīja, ka katram ir savs matu augšanas slieksnis un tā tālāk. Kā es esmu iegūst šādus biezus un garus matus? Jo nu jau man jāsāk griezt nost garums, jo ir par garu. Ja tu man to būtu stāstījusi pirms 10 gadiem, es nekad mūžā neticētu. Es teiktu, nē, tas nav par mani, man tā nekad nevar būt un tā tālāk. Pastāstīšu jums šodien savu stāstu. Manam dēlam ir 3,5 gadi. Tad, kad es biju stāvoklī, tad, kā meitenes jau jūs visas zinat, mums sāk augt ļoti skaisti biezi mati. Esot stāvoklī, es izvēlējos sev viskvalitatīvākos vitamīnus. Es lietoju Ortamolu Natālu. Tad, kad mazais jau nāca pasaulē, arī tad es turpināju šos vitamīnus lietot. Man viena pazīstama ārste teica, ka Guna, tikai lūdzu nebeidz lietot vitamīnus vienā dienā. No vitamīniem ir jāaiziet ārā lēnām. Kad es pārstāju barot, es sāku šos vitamīnus dzert katru otro dienu, pēc tam jau vēlāk katru trešo dienu, 2 reizes nedēļā, reizi nedēļā un ļoti, ļoti lēnām beidzu lietot šos vitamīnus. Mazajam bija, manuprāt, pusgads. Atbrauca ciemos mana vīra māsa no Spānijas ar ģimeni. Viņa redzēja, ka man jau sākās matu izkrišana. Un viņa teica, Guna, reku, es redzu, ka tev tur jau kaut kas sāk mazliet krist ārā. Tas ir pilnīgi normāli, tad, kad tas viss process beidzās, kad organisms sāk atgūties, tad šos visus matus, kas ir izauguši laikā, kamēr mēs bijām stāvoklī, organisms sāk veicināt viņu izkrišanu. Viņa man saka, Guna, tu nezini tādu TR10 kosmētiku? Es tādu stāvu, saku, nu nē, nezinu, kas tā tāda ir. Es tev aizsūtīšu linku, man arī viena ārsta rekomendēja Spānijā. Viņa ir fizioterapeite un osteopāte, un viņai arī ir bijušas problēmas ar matu izkrišanu gan pēc grūtniecības, gan arī dēļ stresa. Un viņa vienmēr ir lietojusi šo TR10 kosmētiku, un viņai tā ir ļoti palīdzējusi, un viņai to ir rekomendējis dermatologs. Mana vīra māsa ir cilvēks, kurš ļoti pievērš uzmanību sastāvam, kas ir tajā produktā, vai viņš ir bioloģisks vai nav. Un viņa man rekomendēja šo TR10 kosmētiku iegādāties. Es uzreiz pēc tam jau momentā pasūtīju, un balzāmu var lietot arī to, kas tev jau ir esošais, bet ka ļoti svarīgs ir šampūns, lai attīrītu galvas ādu, lai viņu jau sāktu ārstēt, un lai pēc tam losjons izdarītu savu darbu, jau apstādinātu matu izkrišanu. Uzreiz viņu sāku lietot, uzreiz sāku arī paralēli dzert vitamīnus, kas saucās Silīcija Direct. Tā ir tāda viena tulbiņa dienā pēc brokastīm, un jā, tātad Silīcija Direct vitamīni plus TR10 kosmētika ir tas, kā es esmu tikus pie tik gariem un bieziem matiem. Un no TR10 kosmētikas ir ļoti svarīgs tieši šampūns, kurš sagatavo matus šim galvas ādas procedūras līdzeklim. Ļoti vienkārši mazgājam ar šampūnu, ieliekam galos balzāmu, kuru jūs jau ikdienā lietojat, un tad apliekam matiem vieli, un pirms žāvēšanas, vai arī, ja jūs nežāvējat matus, tad vienkārši tāpat noņemam vieli un lietojam šo. Viņš ir super ērti lietojams. Līdzi viņam nāk tāds uzgalis, un ir pats losjons. TR10 losjons galvas ādē. Viņam uzliekam šo uzgali. Šis garais uzgalis padara šo produktu super ērti lietojamu. Mēs viņu mitros matos pret spoguli vienkārši es pa līnijām šādi ceļu, ielieku iekšā, un tad atpakaļ gaitā, izmantojot spreju, viņu ielieku matu galvas ādā. Šādi pa celiņiem es šķiru un tik pūšu. Kas vēl ir ļoti, ļoti super svarīgi? Šis līdzeklis nav taukains. Viņš ir tā kā ūdentiņš. Un pēc viņa ielikšanas matos mēs mazliet pamasējam galvas ādu un viss. Mēs varam matus vai nu žāvēt, vai nu nežāvēt. Un viņš tiešām nepadarīs jūsu matus taukainus, nenoslogos tos, kas ir parasti ļoti šiem visiem līdzekļiem, kas ir matu augšanai, kad mati var būt taukaini un tā, bet jā, mati būs ideāli. Šodien no rīta es arī esmu lietojuši šo līdzekli. Es pati ar fēnu sev matus nežāvēju, vienkārši ļauju viņiem žūt. Un jā, un viss kārtībā man nav netīri mati. Tas arī nav noslēpums, ka man ir zirgs, un viņam no segām, kas tiek lietotas ziemas periodā, bija nobērzušies lieli pleķi tieši plecu daļā. Un es tā domāju, ja tā ir bioloģiskās klases kosmētika, ja viņu var lietot arī zīdaiņiem, piena kreveles ārstēšana, kāpēc gan viņu nevarētu lietot zirgiem? Un es viņu aizvedu uz stalli, un pēc katras jāšanas reizes vienkārši lokāli uz šiem pleķiem uzpūtu
tikai un vienīgi šo losjonu. Un apmēram pēc 3 nedēļām es biju šokā, jo viss bija pilnībā aizaudzis tā, ka es pat nevarēju vairs redzēt, kurā vietā ir bijuši šie izberstie pleķi. Viņš tiešām nereāli strādā, un ja jūs viņu vēl kombinēsiet ar šo vitamīnu lietošanu, tad matiem nebūs varianti. Un, protams, kamēr jums pašai izaugs šādi skaisti biezi mati, jo tas ir apmēram gadi 3, 4, jūs varat izmantot matu pieaudzēšanu. Pie mums ir droša matu pieaudzēšana tīri biezumam, lai sagaidītu šo periodu, kad jūs jau varēsiet doties mājās ar saviem dabīgajiem biezajiem matiem. Un man tiešām var redzēt, ka šeit ir viss ir vienos jaunos matos. Jā, apmēram līdz šajienai biezs un tālāk. Jā, tā kā man super aug mati. Šobrīd uz doto brīdi es lietoju pēc katras mazgāšanas reizes zelts, un šī ir bioloģiskās klases kosmētika. Alopēcija, galvas ādas dažādas slimības, sausumi un lokāla matu izkrišana sezonāla. Tam visam šī kosmētika strādās. Meklē mūsu mājaslapā www.ml.lv, sadaļā veikals zem matu kosmētika.